Grāmata sākas ar kādu ainiņu, kad agrā marta rītā kādā savrūpmājā Rīgas pievārtē Ķīšezera krastā, pie tam savrūpmāja padomu laikiem diezgan iespaidīga, lielā istabā pie rakstām galda kāds cilvēks druģainā steigā rakstīja. Viņš rakstīja lapu pie lapas, un tas bija kāds īpatnes dokuments, haotisks vēstījums, tagadnes notikumu un vēstures fakti. Ziņas par atsevišķām personām un pārtiks produktu cenām, tad vēl anekdotes, dažādas pikantērijas un lietas, par kurām ikdienā nerunā. Tieši tā sākas grāmata, un šķiet, ka tai vēstulē nevarētu būt nekāda īpaša nozīme, bet izrādās, ka šī viena vēstule padomu laikos kļuva par pamatu veselai lietai, operācijai un tiesai, un vēstules rakstītājs saņēma gan sodu, gan sabiedrisku nosodījumu, gan tika izslēgts no Mākslinieku savienības. Vēstules rakstītājs ir mākslinieks, tolaik arī Mākslas akadēmijas pasniedzējs Jurģis Skulme, bet grāmatas nosaukums ir Observators, un tās autors advokāts Andris Grūtups šobrīd mūsu studijā. Labdien! Labdien! Jūs iepriekšējās grāmatas tiesāšanās kā māksla, Belisāde un ešafots arī veltīts konkrētiem tiesas procesiem, bet senākiem. Kā radās tā jūsu interesi rakstīt par Jurģa Skulmes tiesāšanu, tie ir pagājušā gadsimta 70. gadi, un mēs varam teikt, vai nav pārāk maz laika? Jāsaka godīgi, ka, protams, tā ir tāda vēl pusvēsture, 30 gadi, mazliet vairāk par 30 gadiem, bet gribējās kaut kā atgriezties pašam savā jaunībā, jo es arī tolaik strādāju prokuratūrā, gan nodarbojos ar citām lietām, nevis ar kriminālām, bet daudz ko atceros vēl no tiem jaunības laikiem, un tā radās doma, pacēla arhīvu dokumentus un aprunājās ar ļoti daudziem cilvēkiem, un likās, ka varētu mēģināt uzrakstīt. Kā tas ir iznācis, to lai spriež droši vien citi. Jūs tajā laikā bijāt tuvs šai videi, šai mākslinieku brīvdomātāju videi? Nē, es nebiju tuvs. Galīgi es strādāju toreiz prokuratūrā, biju daļas prokurors un nodarbojos ar civilietām, tāpat kā visu mūžu. Bet ļoti daudz pazina no bijušiem prokuratūras darbiniekiem, kas nodarbojas toreiz to lietu, arī pazina galveno to no VDK cilvēku, kas tur meklēja. Tā kā mākslinieku aprindām es nebiju tuvs. Es gan pazinu vienu otru no figurantiem, kas ir lietā, un ļoti labi pazinu, bet tā. Jā, šajā brīdī, lai mēs iezīmētu mazliet to ainu, kāda tad bija tā mākslas vide, Mākslas akadēmijas vide, kurā pasniedzējs bija mākslinieks Jurģis Skulme, mēs lūdzām atcerēties to laiku mākslas zinātniecei un savulaik viņa studentei Laimai Slavai. Jurģis Skulme noteikti ir viens no spilgtākajiem iespaidiem visā manā studiju laikā, jo viņš bija pasniedzējs, kurš ieradās, man šķiet, ka negluži pirmajā kursā, bet kādā no vēlākajiem, lai mums mācītu glezniecību. Un bija ļoti interesanti, ka tieši līdz ar viņu mēs pēkšņi arī sākām patiešām ieiet tajā sajūtā par to, kas ir nevis vienkārši glezniecība, bet kas ir māksla. Ja? Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka līdz tam mākslas zinātnieki vispār mācījās neklātienē. Mēs bijām pirmais klātienes kurs, un tad tie pasniedzēji arī īsti nezināja vadība, ko mums ir dot, ko mums nedod, bet mēs paši arī pieprasījām, ka mēs gribam mēģināt zīmēt, mēs gribam mēģināt glēznot, un tad tur tie pasniedzēji mazliet mainījās no sākuma, tad atnāca lūk Jurģis Skulme, un ar viņu mēs iegājām tiešām tajā mākslas pasaulē. Jo pirmo reizi tātad būdami patiešām iekšā vispār akadēmijas sistēmā, ikdienas sastopoties ar līdzīgiem studentiem no šīm te radošajām nodaļām, mazliet tāds tā kā nedrošība un tā kā tāda interese, bet taisni sajust to pašu procesu, tas ir tas, ko mums deva Jurģis Skulme. Un tas ir vispirms tātad lūk šajā tīri pasniedzēja amploā. Bet viņš jau bija tāda personība, kas fascinē ne tikai ar šo savu konkrēto priekšmetu, bet viņš mūs veda arī tālāk. Viņš deva iespēju ielūkoties gan mākslinieku darbnīcās, esošo, strādājošo, gan arī veda mums rādīt mākslas pieminekļus.
Tā patiesībā bija pirmā reize, kad man bija iespēja ieraudzīt, kāda milzīga bagātība ir, teiksim, Kurzemes baroka baznīcas. Tas bija pilnīgi kaut kas tāds neiedomājams. Tomēr mēs taču dzīvojam vēl tai padomju realitātei. Tie bija 70. gadu sākums. Un nav nekā, ir padomju māksla, ir māksla, ko mēs redzam reprodukcijās, labi, ir vēl māksla, ko mēs redzam aizbraucot uz Ermitāžu. To mēs arī drīkstējam, tomēr kaut ko vēl tādu no tās klasikas redzēt. Bet to, ka mums pašiem Latvijā ir tāda Eiropas līmeņa, brīnišķīga, šī te senā laikmeta māksla, tas bija tāds milzīgs atklājums. Jo par to it kā nerunāja, tas nebija maz tā tik ļoti pieņemts. Pateicoties viņam, mēs izbraukājām Kurzemi, mēs izbraukājām Vidzemi, mēs izbraukājām Latgali. Mēs patiešām redzējām šos te pieminekļus, mākslas visā to krāšņumā. Viņš zināja, kur dzīvo tās tantiņas, kas glabā atslēgas. Tā bija tāda nopietna baznīca, tomēr viņas lielāko daļu tomēr pieskatīja. Un tas nozīmēja, ka bija jāatrod tas cilvēks, kur glabāšana atslēga ir. Un to atslēgu arī kuram katram neuzticēja. Bet, ja Jurģis brauc, tad tur viss notika. Un mēs, protams, tikām ievesti, un mēs to visu redzējām. Es domāju, viņš tādā īpatnējā veidā veidoja mums šo patriotismu stīgu, to lepnumu par mantojumu, kas ir ne tikai tie it kā zināmie vārdi, Purvītis, Rozentāls, Valters un tā tālāk jau tur Kazaks un Grosvalds, bet arī lūk šis te senais laiks, ka tas mums tieši tāpat pieder un ka mēs viņā varam sajust to saiti ar Rietumu Eiropu. Un tajā laikā, es domāju, tas bija ārkārtīgi nozīmīgi. Jā, tā mākslas zinātniece, savulaik Jurģis Kulmes studente Laima Slava studijā ir grāmatas observators autors Andris Grūtups. Cik daudz jūs runājāt ar iesaistītajām personām, ar pašu Jurģis Kulmu, ar viņu studentiem? Es domāju, ka diezgan daudz laika es pavadīju sarunās. Pirmkārt, izrunājos gan arī ar visiem viņu studentiem, izrunājos ar visiem bijušiem prokuratūras darbiniekiem, ar kādiem 30 cilvēkiem no bijušās drošības komitejas, Un, jāsaka, ka tam es veltīju pietiekami daudz uzmanības, jo tikai pēc arhīvu dokumentiem, tikai skatoties un pētot arhīvu, es domāju, ir pamāc, lai varētu uzrakstīt. Tad trūkst tam tekstam, trūktu dzīvīgumu un tā detaļu un nianšu, un taisn tās sarunas, tās dod to bagātību, dažādi nianši un sīkumi un detaļi. Bijušie drošības komitejas darbinieki bija atvērti šādām sarunām? Ziniet, viena liela daļa no viņiem uzskatīja, ka tā jau ir vēsture un ka par to var runāt, un diezgan atklāti izstāstīja, kā toreiz gāja un kas tur darījās un kurš tur gāja un kurš ziņoja un kādas operācijas veica. Tāda, kas vispār neatklātos un neko nestāstīja, tāda tikpat kā nebija. Katrs kādu detaļu izstāstīja, ko viņš zināja, bet viens cilvēks 5-6 ļoti atklāti man pastāstīja. Varbūt tā uzticība man kā autoram, es nezinu, bet varbūt, ka tā jau ir laiks pagājis vairāk kā 30 gadu un tiešām tā ir vēsture faktiski. Jūs viņus visus saucat vārdā? Drošības komitejas darbiniekus, tos, kas bija saistīti tieši ar to operatīvo izstrādes lietu, kā toreiz sauc, tie ir, grāmatā ir fotogrāfijas iekšā un viss tiek saukt vārdā, Sakiet, kā ar šiem čekas ziņotājiem? Mēs zinām, ka ir, protams, štata un ir arī tādi ārštata pēdiņās ziņotāji, un, kā man šeit teica zinoši cilvēki, kad visgrūtāk esot bijis tikt vaļā no tiem, kas ir ziņojuši jebkādos apstākļos, arī tad, kad viņiem neprasīja.